Thank you, Jesus! Labdien, dārgie skatītāji! Ir sācies jauns gads, jauns video, bet kopā ar jums ir tā pati vecā mīlīgā sejiņa. Es par sevi. Paldies, Jēzu, ir kopā ar jums, un jūs laikam jau esat beiguši dzert, un mēs varam ķerties vērsim pie ragiem. Thank you, Jesus! Valmieras pusē ir pamanīta mašīna ar numuru Tu Lohs. Kāds TVNet lietotājs Valmieras pusē ir pamanījis mašīnu ar diezgan neparastu numuru zīmi. Latvijā šī numuru zīme nav atļauta, bet valsts policija saka, ka šī mašīna ir reģistrēta citā valstī. Latvijas dienestiem pagaidām pret šo zīmi nekādu iebildumu nav. Tas ir kā, viņiem pasaka, ka viņi ir lohi, un viņi to neapstrīd. Jāpiemina, ka šie burvju vārdiņi rakstīti krievu valodā, kur skatās valsts valodas centrs. Tur vispār jābūt rakstītam, tu esi lohs. Bet šim autovadītājiem neko jau pārmest nevar. Cik var kliegt uz visiem par nemākulīgu braukšanu? Uzreiz visiem pasaka, ka tu esi lohs, un viss ir saprotams. Varbūt beidzot iemācīsies braukt. Bet iedomājieties situāciju, kad šī mašīna būs iesaistīta kādā satiksmes negadījumā. Vai jūs pamanījāt mašīnas numurzīmi? Tu loh! Es atvainojos, jūs varētu lūdzu nelamāties? Tad jūs atcerējāties, vai nē? Tu loh! Es atvainojos, man nāksies jūs aizturēt. Tu loh! Tu loh! Varbūt šī numurzīme ir veids, kā strīdēties. Varbūt vēl kaut kur brauc mašīna ar numurzīmi. Tu pats tāds? You are so dumb. You are really dumb. For real. Thank you, Jesus! Robežsargi aiztur Latvijas pilsoni, kurš netīšām ir iebraucis ar ragviņām Krievijas federācijā. Pleckavas ezerā, kas atrodas starp Igauniju un Krieviju, ir aizturēts kāds Latvijas pilsonīts, kurš brauca ar ragviņām un netīši iebrauca mūsu plašajā kaimiņu zemē. Es par Krieviju. Igaunijas mēdī vēsta, ka šis notikums noticis svētdien, kad Latvijas pilsonis ar tā devētajām somu ragviņām ir iebraucis Krievijas federācijām netīšām. Reko mums ir atnesusi globalizācija. Latvietis no Igaunijas ar somu ragviņām ir iebraucis Krievijā. Diezin Ziemassvētku vecīt viņa arī aiztur, tāpēc, ka viņš bez vīzām kaut kur vazājās. Krievijas mēdī droši vien ziņo, ka čalis ar ragviņām ir viss mūsu militārais ekipējums. Tālu no patiesības jau arī nav. Bet vispār diezgan godīgi, mēs esam uz maiņām. PSRS arī kādreiz iebruka mūsu valstī ar ragaviņām, tā tīri netīšām. Ir pagājuši tikai, daži 10 gadiņi, 50, kad viņi to saprata. Bet īsnībā tam latvietim ar tām somu ragavām būtu jāsaprot, kur sākās Krievijas robeža. Mācīties vajadzēja ģeogrāfiju savā laikā. Šis likuma pārkāpējs esot sodīts un nodots Igaunijas robežsargiem. Diez, ir ok, ka tu iebrauc ar ragaviņām Krievijā un tev ir kabatā turista vīza. Bet varbūt viņš pat taisno ir slidinājies no Deglava ielas kalna, jo sakot, ka viņš ir tik stāvs, ka un Krievijā Thank you, Jesus! ANO Baltijas valstis uzskata par Ziemeļa Eiropas valstīm. ANO statistikas nodaļā Latviju, Igauniju un Lietuvu uzskata par Ziemeļa Eiropas valstīm līdzās Skandināvijai un Lielbritānijai. Tā vēsta ANO statistikas nodaļas mājaslapa. Lai gan šāds valsts sadalījums pastāv kopš 2002. gada, ļoti daudziem šis valsts sadalījums tika zināms tikai tagad. Diez kāpēc ANO nolēma iekļaut Latviju Ziemeļvalstu sarakstā? Vai viņi brauc pārbaudīt, vai mēs līdz šim esam austrumi? Te ir -20. Tie noteikti ir ziemeļi. Izklausās tāpat kā vidusskolā. Latvijai beidzot ir atļāvuši sēdēt ar krutajiem bērniem. Vienīgais, ja tā būtu skolas ēdnīca, tad Latvijai māma ir aizmirsusi iedot naudiņas pusdienām. Kā ziņo mēdī, mēs atrodamies Ziemeļa Eiropā tikai ģeogrāfiski, bet tāpat mēs atrodamies Austrum Eiropā. Igauni, nāks ar mani draudzēties? Tu jau ir Somija. Ok. Lietu, nāks ar mani uz kino? Tur Polija jau? Ok. Piezvan Krievijai, man liekas, ka viņiem ir laiks. Ok, labāk es te pasēdēšu ar Baltijas jūru divatā. Thank you, Jesus! Par labāko premjerministra amata kandidātu Latvijas iedzīvotāji uzskata ZZS partijas Latvijai un Ventspilī priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. Par otro atbilstošāko premjerministra amatam iedzīvotāji uzskata Saskaņas līderi Rīgas mēru Nīlu Ušakovu. Tā liecina Neatkarīgā Rīta avīze pasūtītā aptauja. Ok, Neatkarīgā Rīta avīze, bet vai to gadījumā nekontrolēja Aivars Lembergs? Kā tur bija? Ok, pat ja tā nebūtu, vai jūs nemulsina vārdu salikums Latvijas iedzīvotāji? Man, piemēram, neko neviens nav jautājis. Un jums? Nē. Nope. Un šīs nedēļas jautājums. Kā jums šķiet, kam vajadzētu būt Latvijas premjerministram?
Thank you, Jesus. Здравствуйте, наши дорогие русскоязычные зрители! Это тот блог, где мы изучаем латышский язык. И сегодня у нас буковка Z – Ziemeļa Eiropa. Paldies visiem, kas skatījās šo video. Laikojiet un šeirojiet Facebookā, Twitterī un YouTube'ā. Atā! Thank you, Jesus.